הנה, מה טוב ומה נאיב, שבט אחים גם יחד, כשמן הטוב על ראשו, יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי חדותו, כטל הרמון, שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, היום עד העולם. Tas jaukais Miršu vai Lauru vainagdziņš, tas man ir faktiski jānodod priekš ķēniņa Dāvida zeltkroņotās galvas. Mums ir tradīcija, ka mēs vienmēr vienam no mūsu laureātiem lūdzam nolasīt garāku esēju. Mēs Tulku pulks dievišķie cilvēki daudzveidības projektā bez darba, bez maizes nepaliksim, kamēr vien kādas semantiskas, psiholoģiskas vai ekonomiskas tendences nebūs noreducējuši šīs pasaules lingvistisko daudzveidību līdz pliekanai vienvalodībai vai arī komerciālo zīmolu dominancei, tik dzidrai kā mūzika, kur viss skaidrs bez tulkojuma. Visu pasugu tulkiem šodien ir darba pilns rokas un mutes. Jau staigājam un braukājam pa savu jauno impēriju, kas pirmoreiz imperiālismu vēsturē pasludinājis cilvēces daudzveidības glabāšanu un izkopšanu par imperiālās politikas sastāvdaļu. Tikai nezaudēsim modrību. Ekonomisti liecina, ka cilvēcei lētāk iznāktu rotaļāties nevis 5000, bet 5, 3 vai 1 valodā. Un kas par to, ka Dievam riepas šāda mazveidība? Bet mēs, tulki, dažādās kontinenta malās, saprotam viens otru līdz sāpīgām niansēm. Taisnu tulkam un dzejniekam jājaucas Eiropas politikā, jānostājas mazo un lielo Eiropas tautu priekšā un jāatgādina. Jūsu rotaļa ir un vienmēr būs apdraudēta. חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיך שבעה. חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיך שבעה. טבחה תבחה, מסכה יינה, אף ערכה שולחנה. שולחן ארתיך תקרא, על גבי מרומי קרת, מפתי יסור הנה, מפתי יסור הנה, עשה לב, אמרה לו, לבו, לחמו ולחמי, ושתו ביין, מסבתי, לכו לחמו ולחמי, ושתו ביין, מסבתי, עזבו תאים. Viņš ir rakstnieks un sociāldemokrāts. Tas Boziņš, un viss. Es nezinu, ko viņš dara tagad, bet vienmēr viņš dara kaut ko partijā. Es nezinu, ko viņš vēl dara. Dzejoļus raksta. Neko arī dzejoļus rakstu darīt. Vēstnieks tas ir man brālis un tēvs un viss tas ir bērziņš, bet es esmu bērziņā. Valamenin işim yok. Şarkının benim çalarken, dünya sesi balarken, aklımda bala yok baba, dünyası kırısıp, buzulup kalgan kalayken, atam noğay kan boldu, canım kanday can boldu, aydagan jılkim san boldu, aylımdın üstü çan boldu. San boldu. Fyrsta æfing. Við skulum tala
íslensku. Góðan daginn, komið þér sælir. Hlustið nú á. Ég kennari. Þér eruð nemandi. Ég íslenskur. Þér eruð ekki íslenskur. Piespiesties nevaru, domas aizklīst kaut ko maku. Cenšos darīt daudz, bet iznāk faktiski jāsaka ļoti mazāk nekā citiem. Grūti pateikt, tāda daba un nemākulība traucē slinkums. Katrā valodā pasaule ir cita. Istabas priekšmeti ir tie paši, bet viņiem ir pilnīgi cita loma un citas savstarpējās attiecības. Un tas ir garšīgi. Tētim ir draugi, bet tādi kā oficiāli draugi, ar kuriem viņš iepazinās kaut kur, viņam ir tikai partijas draugi. Vairāk neviens. Tētim draugi tikai pa profesijām, un tā īsti draugi viņam nav. Bet tie ir arī tādi tieši dzējoļu draugi. Latvija, Latvija, tu mana jūriņa. Jūriņā Latvija, Latvija jūrā. Latvija, Latvija, tu mana dzimtene. Nebraukšu es ne uz kādu ārzemi.
göz tüyleştirdin kim üçün ay sevmedi üçün dinlesi bütün dünyeli şarkı kezde terendip katılgan bekte jarık alıp kelçi beri jarıkты janıp beri jeme jarıkты suraymay janıp kelçi ay asın keçim ay ağla çektim ay seni gördüm dem ay acüretimi kandım ay Man bija tāds sapnis, ka pienāks laiks, kad Latvija būs neatkarīga valsts. Un tagad, kad viņš visā savā prozaiskumā ir klāt, tas laiks, par ko citi man kolēģi, un es rakstīju dzējolīšu, tad arī negribās par to daudz runāt. Esība ir tāda, kā viņa ir. Mans vilciens atkal nokavējis, ja varbūt nokavējis es. Nec velns, nec vēnemēnens smējis, kā teiktu bērziņš, aizdurvē un smīnēdams ir viezu spigu, bet uz šī perona sirms bērns, prom aizslādams pa dzelzceļu stīgu, tāpat kā pērn un aizpērn, starp dūmos nokvēpušām priedēm, pret apvārsni, kas dunot gaist. Jo vilcieni pa šīm te sliedēm kopš Jēzus laikiem nebrauc vairs. Jā, ka man ir visādas sērijas, tur sērijā vien tie sapņi. Ir sapņi, reizēm mokoši, reizēm patīkami. Un ir atkal tādi, kas neko neatceros. Gan modā, gan miegā viss pazūd nebūtībā. Ja es mēģinu iedomāties, kas es esmu vārdu, valodas kalps. Man liekas tā, ka krāsas un tās puķītes un tie koki pilnīgi cita esamība. Kā es dzīvoju? Es nezinu, kā es dzīvoju. Tā kā es nevaru pateikt, kā es dzīvoju. Labi, protams, labi, ka dzīvoju. Vientulība, ja es to pazīstu kā tādu atpūtu. Uz brītiņu kaut kur pabūt vienam.
Man ir tāda sajūta, ka tad viss laiks notiek reizē, jo tā tas patiesībā ir. Mēs patiesībā vēl neesam dzīvuši, vienlaicīgi esam jau miruši. Patiesībā viss laiks ir reizē, un tikai daļa mēs vēl nezinām, kas tur notiks. Un tā kā tas laiks ir tāda gluži abstrakta lieta, tad man arī nav ar viņu nekādas darīšanas. Kā lai ideomājos to tevi, kas te mājos. Saproti, ideomājos, gandrīz iedomājos, bet tai pašā laikā gūt ideju, priekšstatu par tevi, par to, kas nākotnē te būs, par to cilvēku. To tevi, kas te mājos. Kā lai uzrunāju, redz, es ar roku māju, bet kauns man skaļi prasīt. Brāl, vai tu māki lasīt? Brāl, vai tu tici Dievam? Tu tici draugu sievām? Vai pamodies no rītiem, tu esi taisns pret žīdiem? Tev gribu klusēt paties. Brāl, pacel galvu, skaties, ja vērts šo tavu pūļu, es, kas ar 3 guļu. Tam vēja šar. Un tas pats bija skaidrsirdīgs un taisns, un dievbijīgs un atstājās no ļauna. Skaidrsirdīgs un taisns. Tulkojot, es gribu būt korekts ar jēdzienu sistēmu. Meklēt to pašu, to vienu jēdzienu, to vienu senebreju vārdu citās bībeles grāmatās, citās vietās, un tad izlemt, vai ar vienu vārdu viņu var attēlot, vai ar 2, vai ar 3. Grāmatā vesela virkne pakļaušanās vai nepakļaušanās gradāciju. Varbūt, ka vajag šito murgošanu atmest un tulkot pēc jēgas. Lai mēs, kā tulkotāju cunfti, piekļūtu islāma kultūru loka literatūrām, šim pamattekstam ir jābūt kvalitatīvā, elastīgā, dod Dievs adekvātā tulkojumā. Jo taču tāds pamatteksts, kā mums Bībele, ķīniešiem varbūt kādi 6 vai 7 seni traktāti, visā islāma pasaulē šis te dievs sacītais Korāna teksts, viņi caurstrāvo literatūru visur, kur nāk priekšā teicieni un alūzijas un visādās diskusijās izmanto un tēli, bībeles tēli mums, plus sengrieķu tēli, viņiem drusciņi sengrieķu.
un Korāna un attiecīgo tautu atkal folklora, kas ir piestrāvota, kaut kādā mērā piemērota Korānam. Nu, vajadzīgs atslēgas teksts, lai tam piekļūtu klāt. Un tā man liekas, ka es varu mēģināt to izdarīt. Grūti man iet, bet kaut kā virzās, un es ceru paspēt tikt to savā ilgajā mūžā tikt galā. Un tas tad daļai palīdz mums risināt tos pilnvērtīgus tulkotāju skolas turpināšanas uzdevumus. Mēs esam tā tulkotāju cumti, mēs esam nonākuši vēl nebijušā ciešumā ar pasauli. Es gribētu, lai reizēm to, ko es daru ar kādiem seniem vai moderniem tekstiem, ka varbūt kāds, kurš raksta savā izloksnē, vai, teiksim, vai latgaļu valodā, vai kā citādi, kopā ar to arī paskatīties, bet kā latviešu valoda tajā savā hipostāzē, tajā izloksnē var reaģēt uz šo valodas parādību tur tajā pasaules nostūrī. Un tad kopā, ja mēs stiprinātu reizē gan šo vienu, to savu siluetu, to literāro valodu, vai šo organismu, un vēl tos citus, kuri gan ir panīkuši, bet tomēr pastāv un baro to mūsu literāro valodu un arī mūsu ikdienas dzīvi, kā par tiem citiem es saucu izloksnes. Tad arī tos kaut kā stiprināt ar tulkošanu viņos un ar viņu iespēju paplašanāšanu un izmēģināšanu. Ne vienmēr, sacīsim, augstvērtīga intelektuālā darbība, jo patiesībā tā ir vieglu risinājumu meklēšana, ka viss ir pareizs. Un būtībā sentimentāli cerēt, ka pretējas patiesības, pretējas filozofiskas sistēmas varam apvienot un sakļaut vienā. Patiesībā tā nav. Viens izslēdz otru, un abi kopā rosina, tā teikt, kaut kam jau tālākam un augstākam. Un, kad es būšu izgāzies ar to darbu, tad tikai es zināšu, kā patiesībā vajadzētu darīt. Tā ir 9. nodaļa. Zālamana pamācībās, Zālamana sakāmos vārdos. Mišlei Šelomo. Gudrība uzcēla savu namu, uzcirta sev 7 stabus. Nokāva lopus, sajauca vīnu un saklāja galdu. Sūtīja kalpones, lai sauc no augšpilsētas pašiem stāvumiem. Ej, vientieši, steidziet šurp. Katram bezprātnim viņa saka, nāciet šurp, manu maizi ēst, dzeriet vīnu, ko sajaucēs. Kas ģeķību pametīs, tas būs dzīves, tas staigās pa saprašanas ceļu.